Šodien Latvijas hokeja izlase aizdeva otro treniņu Bratislavā, kur norisināsies pirmās 3 mūsu komandas spēles pasaules čempionātā. Hokejisti vakar ieradās Slovākijā, kur pēc Oskara Cibuļska vārdiem aizdeva diezgan smagu treniņu. Vakar bija pirmais treniņš, bija diezgan smagi, bet šodien jau labāk un lēnām ieejam tajā ritmā un viss būs kārtībā, es domāju. Ko nozīmē diezgan smagi? Pēc lidojuma vienmēr tā grūtāk ir no rītiem. Redzēt, šodien jau bija ļoti labi, izgulējāmies, visi jau iegājām iekšā tajā klimatā un viss pārējais un ir ļoti forši. Kā izteicās komandas treneris Harijs Vītoliņš, tad pastāv nelielas sadzīves problēmas. Viena no tām – hokejistiem jāpierod izgulēties šaurākās gultās. Pirmā dienā bija tādas problēmas, tad man uzlabojās, ar ēšanu. Pirmā dienā mums likās, ka bija ļoti slikti, bet tā vēl laikam bija diena, ka vēl čemps nebija kā sācies. Šodien krietni labāk viss ir. Redzēsim, vēl pirmā diena tikai pagājusi dzīvošana. Ja salīdzinām pēdējiem 2-3 gadiem, tad iepriekšējie gadi bija labāk. Tieši, lai varētu gulēt, atpūsties, jo gultu platumi bija lielāki un tādi, eiropeiskāk vairāk, šeit šaurāks viņas ir. Es nezinu, kā kuram kāds pieredze platākā gultā gulēt, šeit šaurīgs. Nav komfortabli, bet pārējais it kā ģērbtuvs, normāls, viss it kā šeit, kas apkārt ir. Gan Oskars Cibuļsks, gan Harijs Vītoliņš bija līdzīgās domās par Orange arēnas ledus kvalitāti. Pagaidām liekas, ka viss kārtībā. Ledus tāds varbūt pēc pirmajām dienām nav vēl kārtībā, bet gan jau, ka būs uz rītdienu jau viss labi un viss pārējais apmierina hale un atmosfēra, kas šeit valda, ir ļoti fantastiska. Vakar ledus bija tāds smagnējs, ripļot lēkā treniņu hālu. Šodien arī bija tā, ka tie treniņi iet tik intensīvi viens pēc otru un gribot, negribot, tā kvalitāte būs slikta. Tā kā redzēsim, kā būs. Šodien atbrauksim uz spēli, paskatīsimies, kā tas no malas izskatās, kad spēlē, piemēram, Krievija, kur vienmēr bijusi ātri, jo vakar arī Krievu treniņu skatoties, mēs konstatējam, ka izskatās, ka viss tā smagnēja lēns lido, un tā kā paši izgājam, tad mēs konstatējam, ka mēs paši tāpatās izskatāmies. Izlase ir piemeklējuši nelielas problēmas, jo ar komandu netrenējas Ņiževijs un Andersons. 2 stundas pirms spēles mēs varam pēdējo pieteikt, tā kā mēs skatīsimies, kas un kā, jo mums ir mazas problēmas komandā, mums ir apsemuši spēlētāji. Un nezinu, cik ilgi tas vilksies, kā tas būs. Mēs gaidīsim līdz rītdienai, un tad rītdien skatīsimies. Aleksandrs Ņiževijs šodien, saprot, individuāli trenējās? Viņš ir apslims, viņš ar angīnu saslim, un šodien pirmo dienu atkal sāk vismaz riteni griezt. Vakar bija galīgi slikti. Tā kā ceram, ka rītā viņš būs ierindā un varēs spēlēt. Cik varēs izturēt to fizisko slodzi līdz, to redzēsim, bet viss plānojam tā, ka viņš šitā spēlēs. Visi kā viens ir pārliecināti, ka Latvijas izlases trumps varētu būt vairākums, kuram pēdējos treniņos esot pievērst īpašu uzmanību. Šobrīd tas noteikti ir vairākums, jo principā vairākums tagad izsaka to hokeju mūsdienās un vairākums mazākums. Tad mēs šodien arī pievērsām uzmanību vairākumam un mazākumam. Tā kā, jācer, ka tas mums būs labāks kā pretiniekam. Mums nav tā, ka mēs uz kaut ko varētu kompensēt uz citu. Es domāju, jābūt gataviem 100% katru maiņu nospēlēt un izmantot savus izdevības un pie kā piestrādājam, vairākums, mazākums. Tas vienmēr ir noteicošais faktors bijis jau pēdējos, 5 gadus. Tā komanda, kas māk realizēt vairākumu un nostāvēt mazākumā, tā vienmēr arī vinnē. Tā kā 5-5 tā ir retāk tie gūti vārti, bet ja vairākumā tu gūst, tas ir liels pluss. Ir skaidrs, ka Latvijas izlase visās spēlēs atdos maksimumu, lai iepriecinātu Bratislavā sabraukšos līdzutējus un paši sevi. Jānis Celmiņš, Kristaps Driķis, Sportcentrs.com.